Lai arī mednieki ir mūsu papildspēki, dzīvība un drošība ir pirmajā vietā. Tā lēmumu liegt visa veida medības pierobežā ārkārtējā stāvokļa laikā skaidro valsts robežsardze. Liegums skāra 2 kilometrus platu joslu pie Latvijas-Baltkrievijas robežas Augšdaugavas un Krāslavas novados, kā arī pasienes robežapsardzības nodaļas teritoriju Latvijas-Krievijas robežas tūmā Ludzas novadā. Mums uz valsts robežas bija ļoti daudz sadarbības partneru. Un jūs ziniet, kad mednieki vai robežsargi vai mūsu sadarbības partneri var satikt viens otru, mūsu mērķis bija maksimāli ierobežot privātpersonu atrašanos pierobežas joslā. Ierobežojumi ieviesti arī tādēļ, lai robežsargi varētu vairāk resursu veltīt migrantu plūsmas apturēšanai. Latvijas mednieku savienībā gan uzsver, ka nereti tieši vietējie mednieki pierobežas mežos atrod nelegālos robežas šķērsotājus. Šajā pierobežas teritorijā atrodas cilvēki, Latvijai lojāli cilvēki, kuri arī redz to, kas notiek. Es personīgi zinu diezgan daudz gadījumus, kad tieši mednieki ir konstatējuši šos te nelegālos imigrantus jau Latvijas teritorijā, un viņi pa viņiem ir ziņojuši. Tās ir acis un ausis mežā. Izvērtējot lieguma periodu, mednieki secina, ka lielākās raizes ir par stingrākiem ierobežojumiem tieši aktīvās dzinējmedību sezonas laikā. Starp aptuveni 15 ietekmētajiem medību kolektīviem bija arī tādi, kam visas medību platības atrodas tieši 2 kilometru pierobežas zonā. Ir klubi, kuriem vienā daļā teritorijas medības ir aizliegtas, vienā daļā atļautas, līdz ar to tad viņi cenšas visu to, ko vajadzētu nomedīt tur, kur viņi drīkst medīt. Tur savukārt šis spiediens uz dzīvniekiem kļūst daudz lielāks nekā tam vajadzētu būt. Un, ja tā ir pietiekami liela teritorija, kurā medības nenotiek, tad šie dzīvnieki vienkārši koncentrējas, tur uzturās, un tajā vietā šis postījuma apjoms pieaug. Un tas var būt gan par pārnaģiem runājot, gan arī par tiem pašiem vilkiem. Tajos 2 kilometros ne jau viņi tur var kaut ko tur medīt, kādus bebrus, kas rada postījumus vēlrāties sistēmās. Zemniekiem, nesemniekiem, protams, ka tas ietekmē. Viņi arī ir noslēguši līgumus ar privātajiem, noslēguši līgumus ar Zviedriem, noslēguši līgumus ar valsts mežiem. Nomas maksu viņi maksā, bet izmantot nevar. Šobrīd medības lieguma zonā ir iespējamas, taču tikai individuālas. Medniekiem to norisi saulaicīgi jāsaskaņo ar valsts robežsardzi. Tas pats attiecas arī uz visu pierobežas teritoriju 30 km platumā no robežas. Ierobežojumus mednieki nav pārkāpuši un sadarbība uzlabojas, uzsver valsts robežsardzē. Tika organizētas tikšanas ar medniekiem, izskaidrota situācija, un mednieki gāja pretī, un tagad mēs neredzam problēmas. Viņi informē par savām medībām mūsu operatīvu dežurantu. Šī informācija tiek nodota robežu apsardzības nodaļām. Visi ir informēti, ka noteiktajā teritorijā notiek medības. Mednieki piekrīt, ka piesardzībai jābūt, taču ārkārtējais stāvoklis ar medību liegumu būs atkal, jāizvērtē iespēju par īslaicīgāku termiņu šādam ierobežojumam. Var jau izskatīt katru gadījumu individuāli. Nav jau nemaz tik daudz to mednieku tajā pierobežas joslā. Saskaņojot ar robežsardzi noteiktajās vietās, kur nav kaut kādi riski, var to viņi atļaut. Mans aicinājums būtu nevis papildus ierobežot medības, bet tieši otrādi domāt, kā iesaistīt medniekus šajā ziņošanā, informēšanā, tikties ar viņiem, runāt, aicināt. Tagad, migrantu ir mazāk, bet atkal mēs redzam, ka tā plūsma atjaunojas, un redzēsim, kas būs tālāk ar tiem ierobežojumiem. Šogad no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 58 cilvēki, bet pērn novērsti teju 14 000 šāda veida mēģinājumu. Ārkārtējais stāvoklis un medību liegumi atkal var būt izsludināti, ja migrantu plūsma palielināsies straujāk. Valsts robežsardze aicina ne tikai medniekus, bet arī katru iedzīvotāju jau laikus norādīt iespējami konkrētāku informāciju par pierobežas joslas apmeklējuma iemesliem, laiku, vietu un personām. Stingrākas robežu uzraudzības dēļ robežsargi speciālās caurlaides var arī atteikt.